Pirmie soļi, brokera izvēle un kāpēc es izvēlējos tieši Trade Republic. Lai sāktu ieguldīt akciju tirgos, mums ir vajadzīgi 3 soļi, bet tiem ir jābūt labi pārdomātiem. Pirmkārtām ir jāizvēlās brokeris, pēc tam jāveic naudas līdzekļu pārskaitījums, un pēc tam tiek veiktas jau investīcijas akcijās vai fondos, un sauklis vienmēr ir pēc tikai to, ko saproti. Īpaši iesācējiem ir svarīgi izvēlēties brokeri, ar kuru netiek nogriezta peļņa pirms tā vispār vēl ir sākusies. Tāpēc šajā video es padalīšos ar savām pārdomām, kāpēc es priekš šī kanāla depo izvēlējos tieši Trade Republic ar domu, ka šis kanāls tā vai tā ir piemērots cilvēkiem ar ierobežotiem līdzekļiem. Kad es pirms 5 gadiem sāku interesēties par akciju tirgiem, es, protams, vispirms meklēju iespēju atvērt depo kontu pie Latvijas bankām. Kā mēs zinām, banku darbinieki vienmēr ir laipni un smaidīgi, bet tas, ko es toreiz sadzirdēju, man galīgi nepatika. Jā, šobrīd situācija iespējams ir mainījusies, tomēr tā kā man jau bija zināšanas par to, kā Latvijas iedzīvotāji var atvērt kontus arī pie citiem Eiropas Savienības un arī pasaules brokeriem, tad man nav ne mazākās vēlēšanās interesēties, kā tieši situācija ir mainījusies. Kāda tad bija atbilde toreiz no laipnās darbinieces? Un proti toreiz, lai atvērtu vispār depo, man tika piedāvāts maksāt 50 eiro. Pēc tam depo uzturēšanai bija ikmēneša maksa. Katrs nākamais tirgus bija vēl par papildus maksu. Un tad es sapratu, ka šāds piedāvājums nav absolūti piemērots man un patiesībā nevienam, kuram ir svarīgi pēc iespējas ātrāk gūt peļņu un panākt reinvestīcijas principu. Par šiem izteikumiem es toreiz biju tik apmulsusi un emocionāli pārsteigta, ka es teicu, paldies, nē, bet vai jūs tiešām nezināt, kādi ir piedāvājumi citās valstīs? Uz ko bija vēsa atbilde? Jā, tādi ir mūsu noteikumi un tādi ir noteikumi šobrīd Baltijas valstīs. Un tad priekš manis kā joks šī konsultante saka, bet jūs taču varat ieguldīt Madaras akcijās, par ko man nācās vien mazliet pasmieties, bet nu jā, labi. Kopš tā laika es vienkārši ļoti pievēršu uzmanību, lai sadarbība starp brokeri un mani būtu maksimāli izdevīga arī man un ne tikai bankai. Kāds brokeris tad tieši ir piemērots iesācējiem? Svarīgi ir, lai būtu bezmaksas akciju portfolio atvēršana un bezmaksas piekļuves pasaules tirgiem. Un arī nebūtu ikmēneša maksas, jo jāņem vērā, ka cilvēks ar ierobežotiem līdzekļiem un kā iesācējs negroza tādus līdzekļus, lai varētu sapelnīt naudu sev un bankai. Otrais, šādam brokerim ir jābūt mazām transakcijas maksām un minimālām konta apkalpošanas maksām, vai arī šādām konta apkalpošanas maksām nav jābūt vispār. Trešais punkts, brokerim ir jābūt labam akciju un fondu piedāvājumam, lai iesācējs varētu labi diversificēt savu portfolio. Un lai investoram būtu izvēles iespējas. Un 4. punkts,
Priekš iesācējiem ir svarīga vienkārša, intuitīva platformas apkalpošana, jo, piemēram, profesionālie investori, treidotāji, tur platformas mēdz būt ļoti, ļoti sarežģītas, bet tieši iesācējiem ir svarīgi intuitīva, vienkārša apkalpošana. Un tieši šo 4 iemeslu dēļ es sākumā izvēlējos Trade Republic neobrokera piedāvājumus. Tātad pie Trade Republic šobrīd transakcijas maksa par darījumiem ir 1 eiro. Ja es gribu pirkt vairākas akcijas vai vienu akciju, tas man maksā 1 eiro. Arī pārdot maksā 1 eiro. Trade Republic nav ļoti plašs piedāvājums, tomēr pietiekams piedāvājums portfolio diversifikācijai, kā arī dažādās fondu izvēles ir piemērotas iesācējiem. Vēl vairāki fondu krājplāni ir bez transakcijas izmaksām. Patīkams jaunums ir 4% peļņa gadā no neieguldītajiem līdzekļiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs atveram kontu pie brokera, iemaksājam līdzekļus un daļu no līdzekļiem ieguldam, bet daļa no līdzekļiem stāv šajā depo kontā un no šiem līdzekļiem tiek maksāti 4% peļņa gadā. Svarīgs aspekts vēl par līdzekļu drošību. Ja investors pērk akcijas un fondus, tad šie līdzekļi tiek glabāti depozitārijā un tie pieder pašam investoram. Un pat gadījumā, ja kaut kas notiek ar brokeri, tad depozitārijas netiek izmantots norēķiniem pie prasītājiem, jo šie ieguldījumi pieder investoriem. Vēl ļoti patīkama nianse ir tas, ka Trade Republic, kurš ir Vācijas brokeris, šeit ir spēkā līdzekļu apdrošināšana līdz 100 000 eiro. Un vēl mazs, bet patīkams sīkums ir Trade Republic bonusu sistēma ar ieteikumu linku. Tas nozīmē, ka jebkurš no investoriem var saņemt ieteikuma linku un ar to dalīties. Konkrēts piemērs. Šobrīd bonusu sistēma strādā tā, ka ja kāds piesakās caur bonusu linku, tad jaunais dalībnieks saņem vai nu noteiktu naudas summas izmaksu, vai arī šīs naudas summas izmaksu akciju daļās. Skaties manā pirmajā mēneša ieguldījumā, un tur tu redzēsi skaidrojumu, ka manā gadījumā tas bija tā, ka es pieteicos caur bonusa linku. Noteikumi bija jāiemaksā 100 eiro un jāiegulda vismaz 2 akcijās, un par to es saņēmu Teslas akciju daļu apmēram 10 eiro vērtībā. Sīkums, bet patīkams. Manu ieteikumā linku uz Trade Republic atradīsi zem šī video. Piebildīšu vēl, ka ieteikuma links kontā parādās pēc nedēļas. Daži vārdi par to, kā pievienoties Trade Republic. Tātad ej uz manu ieteikumu linku, tu nonāksi uz aplikāciju veikalu, lejupielādē aplikāciju, ver vaļā aplikāciju un tev parādīsies QR kods, un tad caur šo QR kodu ir jāiet tālāk un jāreģistrējās aplikācijā, būs jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts, dzīvesvieta, vecums,
nacionalitāte un nodokļu maksātāju numurs. Latvijas iedzīvotājiem personas kods strādā kā nodokļu maksātāja numurs. Lūdzu, pievērs uzmanību, lai viss būtu korekti, jo šī informācija tiek pārbaudīta pēc tam verifikācijas procesā. Attiecies pret šiem soļiem tikpat nopietni, kā atvērt kontu jaunā bankā. Pēc tavu datu pārbaudes, verifikācijas, un tad tev ir jāgaida uz atbildi. Dažkārt tas notiekās tiešām pāris minūšu laikā, bet man, piemēram, bija jāgaida vairāk kā nedēļu, un tad es vienkārši uzrakstīju uz support, un support pātrināja manu reģistrāciju. Tātad tas nozīmē, ja mazliet kaut kas aizķerās, tad droši var izmantot support atbalstu. Trade Republic var viegli un intuitīvi pārvaldīt gan caur datoru, gan arī ikdienā caur telefona aplikāciju. Un tiklīdz kā verifikācija ir noslēgta un konts ir atvērts, atliek veikt nākamo soli. Tas nozīmē no savas bankas pārskaitīt plānoto summu uz Trade Republic un attiecīgi izdarīt savas izvēles par investīcijām. Un tavs finanšu ceļojums akciju tirgos var sākties.